Uz Bībeli balstīts laulības portrets. Trešā nodarbība – palīgs. Sievas loma. Kimberlī pārtrauc, mēs gaidām vecmāmiņu. Kur viņa tik ilgi kavējas, esmu izsalkusi? Nesaprotu, kā tu var būt izsalkusi pēc visu tā, ko tikko apēdi. Vai esat gatavas desertam un kā vēl, mamma? Es atvainojos, ka tik ilgi aizkavējos, taču jūsu vecais tēvs gribēja ledus tēju un savas čības. Ārprāts, mammu, kad tu izbeigs aplēkāt viņu? Centies taču turēties laikam līdzi. Sievietēm tādas lietas vairāk nav jādara. Līlita, nav jādara? Kas viņām ir jādara? Tas, ko viņas pašas vēlas. Tu un tavs vīrs esat līdzvērtīgi partneri. Tava karjera, tavas intereses, tava nauda ir tikpat svarīga kā viņa. Un savam vīram pat kūku nevar aiznest. Var, ja arī viņš tev atnes. Ak, Lilita, tas ir muļķīgi. Mums sievietēm tik ilgi kāp uz galvas, ka mums ir jābūt uzmanīgām. Kīma, visos jautājumos jābūt 50 uz 50. Pēc manām domām, laulībā jādod visus 100%. Pilnīgi pareizi, mīļumiņa. Ne jau visi tā domā tā kā tava tante Lilita. Būt sievai ir daudz kas vairāk nekā tikai mājas pienākumu sadalīšana. Par to es teiktu āmen. Jūs dzīvojat tumsības laikmetā. Būt sievai ir darbs uz pilnu slodzi, ir jārūpējas par saimniecību, jārūpējas par ģimeni, jādara visu, kas vien nepieciešams. Un pats galvenais jārūpējas par savu vīru. Jā, un pati kļūst par durvis lauķi. Nē, ne jau tā mēs domājam. Lūdzu, tikai nevajag. Rūpējies par savu vīru, pat tad, ja viņš nepadara savu pusi. Tā mīļumiņa laulībā nenotiek. Tikko tu sāc atzīmēt, cik un ko kurš izdarīja, tava laulība ir lielās briesmās. Vai tā notika ar tavu laulību, Lilitas tante? Kimberlī? Tā nav tava darīšana. Bet vecmāmiņa, Kīma, tavai vecmāmiņai ir taisnība. Tā nav tava darīšana. Atvainojies. Lūdzu, piedod. Ak, Kimucīt, es zinu, ka tagad tevi tas tā mulsina, taču, kad tu kļūsi vecāka, sapratīsi labāk. Kad tas būs? Skolā draugi saka vienu, Lilitas tante saka pavisam ko citu, un tu, mamma, kaut ko pavisam citu. Kam lai es ticu? Kas tad īsti ir sieva? Kas ir sieva? Ja esi sieva, tad kam tu ticēsi, kad gribēsi zināt, kā tev jārīkojas? Vai tev ir jāklausa savam vīram, vai labākajai draudzenei, vai varbūt vīrmātei? Kurš ir tas, kam tu ticēsi? Ja runa būs par to, kādai ir jābūt sievai. Kad jūs mēģināt atrast atbildi uz šo jautājumu, tad tas var izrādīties vissvarīgākais jautājums, ar kuru jums kā sievai ir jāsaskaras. Tas, kur atradīsiet atbildi uz šo jautājumu, noteiks to, kā jūs no šī brīža dzīvosiet tālāk. Šķiet, ka ir 3 vietas, kur var atrast atbildi. To var saņemt no ikviena, kas ir ap jums. To var meklēt žurnālos. Jūs varat skatīties televizoru un atkarībā no tā, kad jūs to skatāties, jūs saņemsiet dažādas atbildes. Mēs to saucam par sabiedrību vai to, ko dara pasaule. Ir vēl kāda cita vieta, kur to atrast. To sauc par svētajiem, kas ir ap jums. Tie cilvēki, kas kopā ar jums iet uz baznīcu. Ko viņi domā? Kādi ir jūsu baznīcas draugu viedokļi par to, kā būt sievai? Sabiedrība saka, ka sievietēm, kad viņas apprecas, ir jāuzvedas šādi. Noteikti ir zināma atšķirība starp to, ko baznīca par to saka un ko saka sabiedrība, vai ne? Atkarībā no tā, kā baznīca izturas pret Bībeli, tas, ko tā saka par to, kā jāuzvedas sievai, var stipri atšķirties. Neatkarīgi no tā, ko saka mācītājs, vai jūs saņemat atbildu šo jautājumu no saviem svētdienas skolas draugiem. Tā kā visi citi jūsu svētdienas skolas grupā dara tā, vai jūs sakāt, ja visi citi tā dara, tad droši vien arī es tā varu darīt. Ir vēl kāda vieta, kur jūs varat meklēt atbildi. Tas ir garš ceļš pie grāmatas.
pie pašiem svētajiem rakstiem, pie Bībeles. Bībelē ir kaut kas īpašs. Tā nekad nav pārrakstīta, tā nekad nav uzlabota. Tās idejas, kuras Dievs tajās ir ielicis, bija labas tad, kad viņš tās uzrakstīja, un šodien tās ir tikpat labas kā toreiz. Taču pastāv problēma, un tā ir tāda, ka Bībelē ir savs uzskats par to, kādai ir jābūt sievai, un pieņemsim, ka tas ir te. Taču laika gaitā sabiedrība, kura netic Bībelē, mainīs šo priekšstatu. Pieņemsim, ka sabiedrība virzās tālāk un tālāk prom no tā, ko Bībele māca par to, kādai ir jābūt sievai, līdz viņi nonāk šeit. Tas ir tik vecmodīgi. Ja sabiedrībā pieņemtais ir šeit un Bībele ir šeit, vai zināt, ko tad dara baznīca? Tā nostājas pa vidu starp Bībeli un sabiedrībā pieņemto. Ja sabiedrība atrodas te, baznīca saka, mēs neesam tik slikti kā viņi. Tas bija sen. Tas ir novecojis uzskats. Man nešķiet, ka Dievs tā patiešām domāja, jo tas nav veids, kā mēs šodien dzīvojam. Vai jūs saprotat, ka tas, kur meklēsiet atbildu šo jautājumu, noteiks, kāda būs jūsu attieksme pret dažādām lietām? Jo, ja jau tas ir jūsu kritērijs, tad jūs teiksiet, veids, kā es dzīvoju, nemaz nav slikts. Ja šis ir mans kritērijs, es tikko kā uzvilku apli un uzvedos tā, kā visi citi. Ja šis ir kritērijs, tad mani uzskati par sievas lomu atkal būs savādāk, vai ne? Es neesmu profesionāls padomdevējs, un pat ja es tāds būtu, tam nebūtu nozīmes. Es nemācīšu jums to, ko māca sabiedrība vai ko māca svētie, jo es nedomāju, ka tur ir atbilde. Kā jūs izlemjat, kādai ir jābūt sievai? Ja esat sieva, kā jums sevi laiku pa laikam vajadzētu novērtēt? Uz kādu jautājumu sarakstu jums vajadzētu paskatīties? Es domāju, ka tā ir tikai viena atbilde. Tā bija Dieva ideja, vai ne? Ēdenes dārzā 1. Mūzes grāmatas 2. nodaļā ir ļoti interesanta aina. Es gribu, lai jūs aplūkotu ainu, kas jums varētu būt prātā par to, ko Bībele varētu par to mācīt. Daži cilvēki domā, ka Bībele māca, ka vīrs ir ala cilvēks un viņa sieva tiek vilkta visur līdzi. Citi uzskata, ka sievai ir bumba un ķēde, strādā, un vīrs tikai sēž ar darbu sarakstu rokās un saka viņai, kas jādara. Vai varbūt vīrs ir Tarzāns un viņa sieva ir Džeina? Citi domā, ka tā ir tikai lēnprātīga un maiga māte, kuru mēs aprecam. Ko patiesībā māca Bībele? 1. Mūzes grāmatas 2. nodaļas 18., 19. un 20. pants sniedz labu priekšstatu. Es gribu, lai jūs to redzētu Bībelē. 1. Mūzes grāmatas 2. nodaļas 18. pantā ir teikts, un Dievs tas kungs sacīja, nav labi cilvēkam būt vienam. Es tam darīšu palīgu, kas būs ap viņu. Ievērojami ir tas, ka Dievs saka, ka nav labi runājot par kaut ko, ko viņš ir izdarījis līdz šim. Viņš tikko radīja pasauli un tikko radīja Ādamu. Tad viņš teica, ka nav labi, ka Ādams ir viens pats. Ja jūs sev uzdodat jautājumu, ko māca Bībele, tā māca, ka Ādams šeit bija pirmais. Ādams un Ieva nebija radīti vienā un tajā pašā brīdī. Ādams tika radīts vispirms, nevis Ieva. Dievs paskatījās uz Ādamu un teica, nav labi, ka Ādams ir viens pats. Ievērojami ir tas, ka Dievs pienāca un teica, es pats atrisināšu šo problēmu. Es pats radīšu viņam